Es par to valsts tēla veidošanu es nevaru nepajautāt par tiem influenceriem, protams. Nu, tas iShow Speed, nu, teiksim tā, nevarētu teikt, ka neizskanēja plaši. Gan vietējā, gan starptautiskā mērogā. Bet, nu, kā tu atskaties tagad, bet tu kaut kas nogāja greizi, nenogāja greizi, tur kaut kas, nu, jo, nu, man šķiet, ka uz 3 dienām mēs tikai par to runājām valstī, kas man varbūt nedaudz pārsteidz. Jā, man liekas, mēs runājām daudz vairāk. Jā, viņš atskrēja, uztaisīja šovu un aizskrēja, vai ne? Un tad tikai sākās. Bet, manuprāt, mēs izdarījām visu pareizi. Izdarījām pie tiem apstākļiem, kādi bija. Tur bija grūti noprognozēt savādāk, jo mēs viņu neaicinājām, mēs neko neorganizējām viņam. Tad, kad mēs uzzinājām, mēs sapratām, ka mums ir jāpiedāvā pieturpunkti, lai šis stāsts, ko viņš online tur translē, lai kaut kāds ir saturs tam, kur viņš atrodas, vai ne? Un tad viņš pats varēja izvēlēties, ko viņš darīs vai ko viņš nedarīs, bet tā bija mūsu tā dalība. Un jā, piedalījāmies. Jā, labi, viņš, nu, ko esmu izvēles? Viņš nevarēja pie mums Rīgas pils jumtā ardīties. Nu, nē, nu, protams, tur viņš netiktu, jā, bet nu, mūsu tās galvenās vietas, tie pieturpunkti, jā, nu, tas bija gan Āgenskalna tirgus, gan šis te koks stādīšana, maizes cepšana, brīvības piemineklis. Es, protams, nosodu arī, kā tas izvērtās, bet es saprotu arī tos apstākļus, tie bija tādi drošības apsvērumi, kāpēc tur bija jāuzkāpj, un tas nekādā veidā nebija ne necieņa, ne speciāli, bet ko tas savukārt izgaismoja mūsu sabiedrībā? Tas izgaismoja to, cik, diemžēl, mūsu valstī joprojām ir rasisms pastāvoši, vai ne? Tā kā, un tas ir tas, ko translēja un ko visi pārējie redzēja. Un tad jautājums ir, ko mēs mācām saviem bērniem un kāda mēs esam sabiedrība, kuru atbraucot šādā translācijā mēs parādām. Tā kā, kā tad īsti notika tā komunikācija? Nu, kaut kā jau viņš uzkāpa uz tā pieminekļa pakājas sadaļas. Viņš uzkāpa, tāpēc, ka tie bērni viņam vienkārši rāpās pa viņu. Bērni ir nevadāmi, un es to izjūtu, kad es pati biju šajā vecajā, saucamajā Uzvaras parkā. Jā, tad... Nē, Uzvaras parks tas vienmēr bijis tur. Jā. Vēsturiski, bet... Jā, tagad, jā, un lūk, un arī manī praktiski kaut kādā brīdī tie bērni nomīdīja. Nu, tas tā kā viņi nebija vadāmi. Tā viņu vēlme viņam pieskārties vai viņu redzēt, nu, viņš kļūst nevadāms. Un arī Vējoņu kungu praktiski apsargi viņi izvilka, aiz rokas izvilka ārā no tā bērnu pūļa, kur viņš tur būtu iespējams nomīdīts. Es neesmu droši. Raimonds Vējons ir gan arī liels cilvēks, lai bērni viņu varbūt nenomīdītu. Bet jautājums tad varbūt tam bija kaut kā, nezinu, strukturētāk jābūt organizētam. Ja tur vairākās vietās kaut kur parādās, es pieņemu, jā, ka varbūt tur to haosu vajag autentismam nedaudz, bet... Visi bija, jā, visi šie pieturpunkti bija, nekur publiski viņi nebija pieejami, nevienam nekas netika pirms tam pastāstīts, un arī, kamēr viņš... Varbūt vajadzēja struktūru, lai kaut kā tam visam tomēr... Nē, tad tas būtu uzreiz publiski organizēts pasākums, un mēs nekādā veidā nebijām ne organizatori, ne iesaistījāmies tajā saturā, ne par to esam atbildīgi, bet mēs bijām informējuši, protams, pašvaldības policiju, viņi par to zināja, bet tur jau atkal stāsts par to, ka, neviens par to, kā mēs, arī es pirms tam par tādu iShow Speed nezināju, tiem, kam bērni tie zināja, un arī viņi tā kā, taču nekas jau nebūs, kas tad atbrauks viņš, tā kā pāris cilvēki atnāks, un taču viss būs kārtībā, un tur beigās, kad redzēja, kad bija atbraukšie pāris pašvaldības policisti un saprata, kad nevis nekas nebūs, bet ir ļoti daudz, kas, tu jau nespēji operatīvi uz to norēģēt, jo neviens negaidīja šādu te lielu pūli ar šiem te jauniešiem, tiešām. Labi, tu man teici, ka jūs koncentrēties, ja turismu piesaistē uz maksātspējīgu publiku. Viņa publika ir bērni. Tā ideja bija viņa bagātie vecāki vai maksātspējīgie vecāki, vai kāda bija doma? Šeit atkal mēs viņu neaicinājām, viņš nebija nekādos mūsu plānos, viņš pats atbrauc. Mēs varējām nedarīt neko. Es domāju, ka tad būtu daudz sliktāk. Un tad, attiecīgi... Kāpēc jūs viņam to naudu devāt, ja viņš tāpat būtu atbraucis?
Tāda bija vienošanās lietuviešiem un igauņiem. Tad, kad mēs uzzinājām, ka viņš brauc, tad mēs sazvanījāmies, novienojāmies, ka tas mūsu kopējais budžets varētu būt līdz 30,000, tā kā ne vairāk, par to, ka mēs tos pieturpunktus iedodam. Uz šo brīdi konkrēti mēs nekādu rēķinu no iShow Speed neesam saņēmuši, nav nekādi maksājumi veikti, bet tas ir tas mūsu commitments, ko mēs esam kas ir izskanējis, jo tāda bija tā mūsu baltiešu vienošanās, vai ne? Jā, bet ja viņš brauc tāpat, kāpēc dot viņam naudu vēl? Lai mēs savā ziņā kontrolētu, kuras vietas viņš tomēr apmeklē. Nu, tur puses bija ar to kontrolēšanu. Dēļ tā, ka bija ļoti daudz tā auditorija, kas saskrēja. Bet viņš varēja atlidot, apskatīties uz iesaisties Valdemāra ielas aizbraukt uz Zolitūdi, paskatīties, cik skaista ir Latvija, aizbraukt projām. Tas arī varēja būt tā. Tad es uzskatu par tiem līdzekļiem. Es saku, mēs nekādos plānos mums ne pagātnē, ne nākotnē nebija viņu neaicināt neko, bet viņš pats bija izvēlējies. Un tad mēs izdarījām, ko varējām. Un ja mēs nebūtu neko darījuši, tad es domāju, nosodījums būtu varbūt vēl lielāks. Bet latviešiem vienmēr slikti ir vai nu tā vai šā. Būs vienmēr tie, kas pateiks, ka nebija labi, varēja labāk. Vai ne? Influenceri turpinās braukt pie mums kaut kas, kas... Jā, protams, mēs ar viņiem strādājam. Pagājušā nedēļa bija pie mums viens Francijas satura veidotājs. Viņš ar vilcienu apceļo Eiropu. Viņš runā franču valodā franču auditorijai, bet Francija mums ir ļoti interesants. Arī franču turists mums ir ļoti interesants. Viņš ar vilcienu brauc. Viņš ar vilcienu brauc Varšavā, Viļņa, Rīga, tālāk šeit brauc uz Tallinu, uz Somiju un tad brauc atpakaļ uz Franciju. Tad viņš arī savā kanālā stāstā, viņš bija ļoti uzmanīts par Latviju, un viņš jau iepriekš bija bijis Varšavā, Krakovā, Varšavā, Viļņā. Un viņam Rīga, nevis tāpēc, ka viņš ar mums runāja, viņš teica, bet arī vispār viņam Rīga likās ļoti skaista pilsēta, uz kuru viņš noteikti grib atgriezties. Mēs sadarbojamies, protams, tāpēc, kad mēs saprotam, ka tā jaunieša auditorija, viņam ir ļoti svarīga, un viņus mēs varam tikai sasniegt ar šādiem te kanāliem. Tāpēc arī, protams, mēs ar viņiem strādājam, jo ir vecāka gadagājuma, varbūt tās tur rakstiski materiāli vairāk interesē un kādas publikācijas, bet šeit sociālajie kanāli ir ļoti, ļoti svarīgi. Un tam pašam iShow Speed arī, tie ir jaunieši, bet arī jaunietis aiziet mājās un runā ar saviem vecākiem un stāsta, ka iShow Speed bija Latvijā. Mums ir galvenais, lai Latvija izskan. Un tad vecāki varbūt tās var sākt arī izrunāt, kas ir Latvija, es zinu Latviju, es nezinu Latviju. Visos veidos.